bērniem ar iet uz bērndārzu, var rasties tādas pašas grūtības, piemēram, vairāk bērns atkrīt auklījās un grūtāk miegā gulēt, un ja bērns tiek darāts uz krūti, viņš vairāk gribēs būt pie krūts un tam līdzīgi, arī tad, ja viņam patīk iet uz bērndārzu, jo tā var būt vienkārši ļoti piesātināta pieredze, ļoti bagātīga. Tas tāpatās, kā ja bērni, piemēram, nāk Ziemassvētki vai kaut kādi pasākumi, kad bērnam tas arī var būt pārsvarā, tad mēs redzam, ka bērns kaut kāds dezorganizēts griežās uz rīņķi un dara visādas muļķīgas lietas. Un tas ir patīkams notikums. Bērnās skaita uzsākšana var būt stresaina gan kā pozitīvs, gan arī kā tāds negatīvs notikums, bet noteikti mēs varam bērnu sagatavot, ja mēs zinām, kādas ir mūsu bērnu tās pazīmes. Un tad šī te emocionalitāte, kāpēc tā ir tik būtiska, ja mēs zinām, ka mūsu bērns ir vairāk emocionāls, tipiski arī to var pamanīt jau pirmajā dzīves gadā, pēc tā, ka bērns tiešām vairāk saraudās un kad mums ir grūtāk viņu nomierināt.